Labvakar, dārgie lasītāji! Šovakar jauns formāts, video dienas grāmata, kad es nevis uzrakstu tekstu, bet izstāstu video, kā man šonedēļ un šodien ir gājis. Šonedēļ ir zīmīga ar to, ka izvācos no Hāmaņa ielas 2A, kur man bija noliktava, kas sākumā bija mākslas žurnāla redakcija, un tad pārvērtās noliktavā, jo Valteris Dakša bija iesaukts armijā, viņam nebija finanšu un spēka, lai kaut kur noīrētu telpas, un viņi neatbalstīja komandas biedri antikvariāta darbībā. Var sakot, antikvariāts nestrādāja, kamēr Valteris Dakša bija armijā. Tā nu tas glabājās Rozentāla mākslas skolā. Tas bija ļoti forši. Tur tik skaista un brīnišķīga atmosfēra. Pirmkārt, radošums no Rozentāla skolas skolēniem. Otrkārt, turpat blakus ir Mārtiņa kapi, viena no senajām Rīgas kapsētām, kur ir ļoti skaisti abedījumi, skaisti krusti un viss ļoti skaisti. Tur apglabāts Emīls Dārziņš, Jānis Steinhauers, ar kuru vārdu arī papīra rūpniecība saistīta. Un tas, protams, ir manā interešu lokā. Un tur bija brīnišķīgas dežurantes, pie kurām bija jāņem atslēga, un telpa atradās pagrabā, tur bija logi un gaiši un patīkami diezgan telpa, un telpā bija mēbeles, kuras man atdeva fotomuzejs, jo fotomuzejs arī pārvācās uz jaunām telpām, un to mēbeļu pārvešana vispār bija milzīgs piedzīvojums, jo tas bija vasarā aptuveni, pirms 2 gadiem, kad viņi pārvācās uz jaunajām telpām, un tad viņiem bija pēc speci pasūtījuma padomju laikos izgatavotas ļoti stilīgas mēbeles. Un Valteram Dakšam piedāvāja viņas, un man iedeva padomu Rolands Šumahers, tāds foršs antikvariāta tirgotājs, kuram Latvijā ir mīlestība, un kurš tad brauc pie savas draudzenes uz Latviju un iepērk arī antikvariātu Latvijā. Viņam dēlam lielas antikvariāts Vīnē, Austrijā un tā. Un tad Šumahers man iedeva padomu, ka jāņem tās fotomuzeja mēbeles, jo tev viņas ir nepieciešamas. Bet es jau toreiz skeptiski domāju, pag. Drīz vien taču būs jāvācās ārā arī no Rozentāla skolas, jo tas jau bija zināms, ka skolā ir viena jau uzbūvēta jauna ēka un būvēja otru, un kā jau būvniecība aizķeršanās, un tad nedaudz ilgāk jāpaliek arī vecajā ēkā, un tā tur radās iespēja arī manām vajadzībām vienu kabinetu izbrīvēt. Un tur arī nonāca šīs te fotomuzeja mēbeles. Tad šodien bija tā, skumjā diena, kad skolai nākamnedēļ trešdien jāatdod atslēgas valsts nekustamajiem īpašumiem, un arī Valteram Dakšam bija jāizvācās no foršās mīļās noliktavas, kur varbūt nestrādāja, un tur nebija noliktavas kārtība, visas grāmatas uzskaitē, un vismaz viņas, tā bija vairāk tāda horderu ligzda, pat varētu teikt. Bet, var sakot, viss savāktais tika veiksmīgi izdalīts. Rolands Laķis saņēma lielu grāmatu ziedojumu. Kaut kas, diemžēl, nonāca arī makultūrā, tad atbrauca
mani draugi Egils Skricis un Didzis Kalniņš, kuram pieder Bāras grāmatnīca Bolderāja, un viņi abi aizbrauc ar daudzām kastēm grāmatu un visādām mantām, atnāca ciemos dzejnieks Semjons Haņins, tika pie svina burtiem, un tātad varam gaidīt dzejoļus, kuri ir izlikti ar svina burtiem un iespiesti, un varbūt kaut kas labs kaut kad nākotnē sanāks. Nācās arī nodot dažas padomju laika mašīnas, iespiedu tehniku, tīģeli un skavotāju metālūžņos. Par to, protams, žēl, bet tagad es daudz labāk varu asociēties ar tiem cilvēkiem, kas 90. un 2000. gados nodeva visādas labas, senas, simtgadīgas rūpnīcu iekārtas. Šīs, ko es nodevu Lūžņos, par laimi nebija simtgadīgas, tikai, padomju laikos 80. gados ražotas. Bet, varēja asociēties, kā viņi jutās, kā ir tad, kad ir jāizvāc no telpām, cik tas ir dārgi, ka ir nepieciešama lieka naudiņa un ir forši, ka to var nopelnīt. Tas bija tāds atbrīvojošs process, jo īstenībā šī te uzkrātā vecā enerģija, un enerģija tādā ziņā, ka grāmatām jāplūst, vai viņām jābūt bibliotēkā sakārtotām pēc alfabēta, vai arī jābūt veikalā un var iegādāties grāmatas, un tas tur nebija, un tad, vārdu sakot, šis ledus ir salūzis, un šī te lielais grāmatu vākums, kas man pa armijas laiku bija savācies, ir veiksmīgi aizplūdis pie grāmatu tirgotājiem, pie bibliotekāriem. Daudzas kastes arī šķirošanas procesā atliku savai bibliotēkai. Tas ir jauki un labi. Bija arī skaisti atvadīties no Māras sirsnīgākās dežurantes Rožos, un Mārai interesants dzīves stāsts. Māra bija ginekoloģi, kur padomju laikos veica daudzus abortus, un viņa pievērsās kristietībai tieši dēļ tiem abortiem, jo viņa saprata, ka izdarīt abortus ir grēks, un viņa to tiešām nožēloja, un viņi ir pat katoļu kristīgu ordeni atjaunojusi Latvijā, un Māra vienmēr mani baroja, cepa pankūkas, nesa ēdienu no mājām, un tad, kad es šķiroju grāmatas tur Hāmaņa ielā, Māra vienmēr parūpējās, lai Valteram Dakšam labi klājās, un sirsnīgs viņai paldies par to arī šodien. Vienā no pēdējām dienām, kad izvācos no Hāmaņa ielas, Māra man bija salikusi tūtiņu ar saldumiem, samaksāja 50 eiro, jo viņa esot daudz grāmatas no manis paņēmusi, ko es viņai, protams, biju atļāvis. Viņai dikti patika šķirot šos te baltos maisus, kādos tiek glabātas grāmatas, un viņa meklēja tajos sava vīra Gunāra Salgas dzejoļu krājumus. Bet viņai izdevās tikai vienu atrast, bet viņa lasa daudz kriminālu romānus, un tos viņa arī atrada lielā kvantitātē. Un es jau teicu, vai vajag tik daudz, bet Māra teica, ka vajag. Un tad es samaksāju šoferītim 50, un šoferīts arī bija priecīgs, un šoferīts mans armijas biedris Dille, kurš palīdzēja demontēt un jaukt ārā visas mēbeles un vest uz skaidu plākšņu pieņemšanas punktu, kur tās var atdot par brīvu, un protams, tad dārgi jau ir, kā teikt, Dillem jāmaksā, un tā, un tur zināma cena, un tā.
bet tik un tā labāk maksā dillem nekā mēbeļu utilizācijā, jo ir vispār tāda forša iespēja izsaukt konteineru, kurš skaidu plāksnes samaļ šķeldā. Un pat cik es daudz klīstu pa dzīvokļiem, kur ir jāatbrīvo. Un tur, protams, visur ir šīs te skaidu plākšņu mēbeles un, protams, zin kā, kas to lai zina, kur dzīvi var aizvest? Man kādreiz gribētos, ka man būtu tāda grāmatu noliktava, kur būtu šāds te konteineru šķeldotājs un jāatdod ne tikai grāmatas, bet arī grāmatu plauktas, lai tad liekos materiālus var uzreiz sašķeldot un pārstrādāt. Tas jau būtu itiņ jauki un tā, bet tie ir mani sapņi un, zin kā, ar sapņiem reizēm tie piepildās pēc gadiem, 5, 10, pašam to negaidot. Un tā, es nācu mājās no Kāmaņielas cauri Uzvaras parkam un domāju, ka šī ir tomēr kārtējā uzvara. Viņa, protams, ir nākusi ar zaudējumiem. Bija jāšķirās no tām fotomuzeja mēbelēm, bija jāatdod iekārtas metālūžņos vai arī jāuztic labiem cilvēkiem, ko es arī izdarīju un tā. Bet par spīti zaudējumiem, manuprāt, es vienu ļoti svarīgu lietu iemācījos, ka laiki ir mainījušies un daudz vairāk jāattīsta digitālā infrastruktūra, jāattīsta arī finanšu plūsmas, lai varētu pelnīt naudu, jo tomēr naudu vajag sapņu īstenošanai. Un tā kā es domāju, ka ir lieli un labi ieguvumi un ka es kā izdevējs varētu itin veiksmīgi pārizdot senas grāmatas, iegādāties arī to autortiesības un publicēt viņas internetā un veidot audio grāmatas un varbūt kādu dienu no tā kaut kas labs sanāks un jā, un tas viss kaut kā bīdīsies uz priekšu un vēl es gāju un biju domās savās lauku mājās censoņi, kurus man diemžēl nepieder. Zin kā, arī vecākiem bijusi biogrāfija un tad vienā brīdī bija jāatvedās no lauku mājām, bet man pietrūks lauku mājas. Tur bija pirts, tur bija dīķis, tur bija 20 hektāri. Uz tiem 20 hektāriem taču Valteris Dakša gribētu izpausties kaut kā, un tas būtu ļoti interesanti. Un pat cik man pieder pilsētas māju saldū, kas zina, varbūt arī būs iespēja kaut kad pārdot saldus māju un vietā atpirkt lauka īpašumu, kurš ir 4 kilometrus no Saldus, netālu no Liepājas šosejas, un ļoti, ļoti skaista vieta. Tur es gribētu tā kā veidot ģimeni un būt ģimenes cilvēks šajā lauka īpašumā. Kopā ar savu, protams, sievu un bērniem un tam līdzīgi, bet arī ar savu bibliotēku un biznesiem un visiem sapņiem. Tā kā šī man ir bijusi ļoti, ļoti laba nedēļa. Starp citu, mani mēģināja Valds Kleins pievērst plikpaurībai, jo viņš staigā ar pliku galvu un regulāri to skuja. Tā kā man ātri aug mati, man šausmīgi nepatīk būt plikpaurim, gaidu, kad ataugs mati. Bija ciemos pie Valta, tur man gan matus nogrieza, gan bārdu apcirpa, bet man labāk patika ar bārdu, jo kā nekā šogad Krišjānim Valdemāram ir 200 gadu jubileja un, ko tas nozīmē, bārda ir stilīga un man bija īsta
Krišjāņa Valdemāra bārdu, ko man draugi man noskauda. Ak, viņi. Nu, bet piedosim viņiem to. Un tā, viņiem jau arī tur visādi iet dzīvē. To es vismaz šokar nestāstīšu. Varbūt kādreiz kopā ierakstīsim kādu video dienas grāmatu. Varbūt video noslēgumā gribētos pastāstīt, kāpēc šāda te ideja par video dienas grāmatu. Man jau šķiet, ka jāmeklē iespējas, kā iet līdzi laikam. Un ir ļoti forši rakstīt dienas grāmatu, trenēt savu valodas izjūtu un spēju izteikties rakstiski, bet tikpat forši ir trenēt savu spēju izteikties video formātā. Tas arī nebūtu nav viegli, un, manuprāt, it sevišķi, tā kā man ir šie te vizionāri teksti, un būtu interesanti viņus nevis uzrakstīt, bet arī izklāstīt, un arī viņi iegūt ar to papildus vērtību, ka šie teksti tiek izklāstīti, un domas un idejas tiek nodotas arī man viņas izstāstot. Tā kā es domāju, šī nebūs vienīgā video dienas grāmata. Domāšu, kā šo formātu izsmelt, cik garu var ierakstīt šo video dienas grāmatu, cik ērti ir viņu noklausīties. Tāds, man šis pirmais izmēģinājums. Kā redzat, aiz manis ir grāmatu maisi, kuri šobrīd aizvesti uz manu dzīvokli. Godīgi sakot, es nezinu, vai es šīs grāmatas atdošu Rolandam Laķim vai nē. Par to jau vēl varbūt citreiz izteikšos. Man, protams, sapnis būtu noliktavas plaukti un bibliotēkas plaukti, bet tā kā visas telpas Rīgā un arī ārpus Rīgas maksā sākot no 4 eiro kvadrātmetrā, tas, kā lai to pasaka, ja vajag 400 kvadrātmetrus, tad tie ir 1600 kvadrātmetri plus nodokļi, plus komunālie, un tad, lai vienkārši glābtu grāmatas, tas izmaksā 2000 eiro mēnesī, nemaz nerunājot par kapitāla ieguldījumiem, kur ir nepieciešami šo te plauktu iegādēji. Mīļie draugi, es kasu savu nedaudz pliko pāri šobrīd un domāju, kā to atrisināt, jo man ir unikāla pieredze grāmatu glābšanā un gribētos viņu realizēt pasaulē vislabākajā veidā. Es ticu, ka tas ir iespējams, tikai jābruņojas ar pacietību, jāstrādā, jādarbojas, jāriskē, jācieš zaudējumi, bet neskatoties uz zaudējumiem, arī jāgūst peļņa. Tā kā mīļš paldies, ka lasāt mani, mīļš paldies, ka jums ir arī iespēja mani klausīties. Ar labvakaru, lai jums jaukas brīvdienas, atpūtieties labi, un jau pirmdien rakstīšu un jūs uzrunāšu. Čau!